Kā izrauties no mājām un vienlaikus joprojām palikt mājās? Šādu iespēju piedāvā ceļojuma piekabe, ja vienkāršiem vārdiem sakot trēlers. Un šodien kopā ar Hero Camper izplatītāju KG Knudsen mēs esam Dānijā, kur tas Hero Camper arī ir izgudrots. Uzņēmuma vēsture aizsniedzas līdz 2009. gadam, kad tas uzsāka kemperu aksesuāru tirdzniecību, bet pats neko vēl neražoja. Bet tad mūsu izpilddirektoram radās ideja par mazu lāses formas piekabi. Viņš izveidoja konceptu kopā ar kādu dāņu dizaineri, uzbūvēja mazu prototipu, bet tad 2018. gadā kompānija bankrotēja, un to pārņem investors, kas pārvalda uzņēmumu vēl šodien. Te tas viss arī notiek pavisam nelielās ražošanas telpās. Augšā mums ir birojs, šeit savukārt ir demonstrācijas zāle, būtībā tāds reāls kemperu autosalons, kur būtībā ik viens, kas atrod adresi, var atbraukt un paskatīties, arī pataustīt, iekāpt iekšā, drusciņi pat pagulēt, sakot, uzzināt, kas tas Hero Camper tāds ir. 2020. un 2021. gadā mēs mainījām stratēģiju, 100% fokusēties uz Hero Camper. Kopš tā laika ceļojuma piekabes ir galvenais darbības virziens. Hero Camper nu jau pazīst 25 pasaules valstīs, arī Latvijā. Pārsvarā tā ir Eiropa, bet mazliet arī ASV, Austrālija, Jaunzēlande un Ķīna. Gadā Hero Camper spēj izlaist starp 250 līdz 450 piekabēm. Tas nav daudz, un pamatmodelis ir tikai viens. Taču katrs traileris ir atšķirīgs. Tas ir kā Lego bloks, kuru var piebūvēt klāt atkarībā no tā, kas jūs esat un ko jums vajag. Hero Camper vadītājs mums izrāda paraugus, kas katrs paredzēts citam pircējam. Šis pelēkzaļais modelis domāts klientiem ar mazāku rocību un zemākām pamatprasībām. Jaunas ģimenes, ļaudis, kas vēlas doties bezceļā, kā arī pāri, kas vēlas doties pārgājienos. Ar plašu telteni papildinātais variants iekārtots tā sauktajiem vientuļajiem vilkiem, kas dodas ilgstošos pārgājienos vienatnē. Jā, lielisks komplekts vientuļajiem vilkam, individuālajiem ceļotājiem. Starp citu, ir jautājums, cik tad īsti tāds Hero Camper sver, un te ļoti labi parādīts, ka atkarībā no komplektācijas pašas piekabes, paša traileru svars ir apmēram 900 līdz 950 kg, bet pieļaujamā pilnā masa ir 1,5 tonna. Tas ir kopā ar visām mantām, un piederumiem, nezinu, viss, kas tur ir iekšā. Savukārt aiz šīs telšu pilsētiņas pats Hero Camper nemaz nav saskatāms, lai gan faktiski satur visu kopā. Šī versija ir parasto kemperu alternatīva slinkākiem ceļotājiem, kas ilgstoši uzturas vienā un tajā pašā vietā. Paskat, ko viņi runā paši par sevi, kas ir īsta laime. Izrādās, ka tā ir sasodīta tūpa, tieši tā arī ir rakstīts. Bet es joprojām īsti nesaprotu, kurš no šiem 3 vai 4 Hero Camper variantiem būtu vispiemērotākais mūsu apstākļiem. Bet to lieliski zina Hero Camper tirdzniecības pārstāvis Māris. Droši vien ņemot vērā visas iespējas un to, ka ne vienmēr cilvēks zina, ko viņš īsti vēlās un kāds ir viņa gala vajadzības, es teiktu, ka varētu iesākt ar tādu vienkāršāku variantu, jo kas ir ļoti labi Hero Camperam, ka viņu var vēlāk upgradeot, updateot un tādējādi pielāgot tām vajadzībām. Hero Camper vidējā cena ir aptuveni 30 000 eiro, gandrīz kā nelielam automobīlim, tikai vērtība gan krītas lēnāk. Tā kā viņiem nemainās tik bieži tie modeļi, un tas nav tā, ka tu viņu šodien nopērci un viņš jau pēc gada jau skaitās jau vecais modelis, jau ir jaunais. Līdz ar to arī tā vērtība viņiem nezūd. Protams, kad jauns paliek jauns, viņa lietots ir lietots, bet ja viņu saudzīgi lieto, rūpīgi attiecās pret viņu, tāpatās arī korpusu viņu var pulēt, līdz ar to viņš iztīsies kā jauns, vai arī, ja cilvēkām, pēc gada 2 apnīk šī gadījumā zaļā krāsa, var vienkārši viņu vai pārkrāsot, vai arī nolīmēt ar līmplē, un viņš būs jebkādā tonī. Nav gan arī tā, ka gadiem tiek ražots viens un tas pats modelis bez izmaiņām. Dānijā pirmo reizi aptaustījām Hero Camper uzlaboto jeb 2025. gada versiju.
Tā ir lielāka ūdenstvertne, labāks apgaismojums un vieglāka priekša. Ir arī daži paneļu uzlabojumi, vairāk virtuves aksesuāru. Kopumā glītāka apdare un nedaudz uzlabota elektronika. Un šis, manuprāt, ir viens no perspektīvākajiem Hero Camper pielietojumiem. Būtībā tas ir nevis dzīvojamais vai turisma trailers, bet gan tāds reklāmas transporta līdzeklis. Piemēram, šis ir pārbūvēts par pārvietojumu alus tirdzniecības vietu. To pašu var izdarīt, piemēram, lai piedāvātu vai ļautu degustēt mājas vīnus, mācītu cept picas pļavas vidū un tā joprojām. To visu Hero Camper konstrukcija pieļauj. Kempera korpuss ražots no sevišķi izturīga un termoizolējoša materiāla sendviča. Konkrēti ir paraugs materiālam, no kā ir taisīts pats Hero Campers. Un labā lieta ir tā, ka tas nav tikai sāns vai jumts, bet viņš ir pilnībā gan jumts, sāni apakša. No šī materiāla viņš ir pietiekoši biezs, lai gan ziemā saglabātu siltumu, gan arī vasarā viņš tik ātri neuzkarstu. Tādējādi Hero Camper droši var rakstīt uz kempera sāniem līdz -21 grādām. Tik ekstrēmai nometņošanai gan būs nepieciešama autonomā apsilde, un Rīgā jau ir modeļi ar iebūvētu Webasto. Drīzumā parādīsies versija ar piespiedu gaisa ventilāciju vasarā un pat nelielu galdiņu.